Līvānu 2. vidusskolā jūnijā uzsākta dabas zinātņu un matemātikas kabinetu renovācija. Remontdarbus iespējams veikt pateicoties Eiropas Savienības reģionālās attīstības fonda finansētajam projektam kvalitatīvai dabas zinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Līvānu 2. vidusskolā. Pat laban renovācijas darbi notiek 4 kabinetos – ķīmijas, fizikas, bioloģijas un matemātikas. Līdz šim Līvānu 2. vidusskolā tikuši veikti vien kosmētiskie remonti, taču līdzekļu trūkuma dēļ šogad nesot iespējams veikt pat tādus. Kā lielāko ieguvumu no realizējumā projekta izglītības iestādes direktori Klaudija Daugšte min ne tikai atjaunotās telpas, bet arī nepieciešamās aparatūras un materiālu iegādi ķīmijas un fizikas kabinetos. Minētajās telpās nekas nesot mainījies te jau 20 gadu laikā, tādēļ gan telpas, gan specifiskās mēbeles esot nokalpojušas savu laiku. Remontdarbus Līvānu 2. vidusskolā veic uzņēmums no Daugavpils Sijā Vanpro un plānots, ka renovācijas darbi tiks pabeigti augusta mēnesī, lai jau septembrī skolēni mācību priekšmetus varētu apgūt atjaunotajās telpās. Tāpat paralēli notiek darbs pie mēbeļu specifikācijas izstrādes un to iegādes. Projekta kopējās izmaksas ir teju 100 000 latu, no kuriem 85% Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums, bet 15% Līvānu novada domes līdzfinansējums. Projekts turpināsies līdz 2010. gada 31. decembrim.